Sveiki! Šajā video es te vēlos iepazīstināt ar jauno Maybelline Rebel Bouquet kolekciju, kuras sastāvā ir jaunais Master Graphic acu liners. Tas ir unikāls liners, kura otiņas forma atgādina 3 stūri, ar kuru palīdzību var ļoti viegli iegūt grafiskas līnijas. Tam ir ļoti izteikts un precīzs leņķis. Līdz ar to nav vairs jāuztraucās, ka līnija aizies kaut kur ne tā, kā vajag. Vispirms mēs sākam ar acis centru. Velkam līniju no paša acis centra virzienā uz āru un neuztraucies, tad tas nav jāizdara vienā momentā, to daram soli pa solim. Tātad velkam uz āru, pēc tam savienojam acis iekšējo stūri ar šo te centra daļu un vienmēr pārliecinamies, atverot acis vaļā, vai šī līnija ir sanākusi pietiekami plata un pietiekami precīzi tā, kā tu to vēlies. Pēc tam, lai pagarinātu līniju virzienā uz āru, ir jānomēr viens punkts. To mēs skatāmies pēc acis apakšējā šīs te skropstu līnijas, iztēlamies, ka tā iet uz augšu. Un nomērķējam punktu šeit apmēram starp uzaci un šo te ārējo līniju. Un savienojam no augšējā plakstiņa lūk šādi te virzienā uz āru un pēc tam jau ar izveidoto acis kontūru līniju aizpildam laukumu un pārliecinamies, vai ir mums sanācis precīzs trīsstūrs, par cik šai te otiņai ļoti tāds izteikts slīpa forma, ļoti viegli iegūt šo te pagarinājumu. Reizēm ir jautājumi, kā to izdarīt, ja? Tad principā citreiz var darīt šādi, kad mēs nomerķējam, nospiežam un jau mēs iegūstam šo te diagonālo līniju. Ja ir vēlēšanās, viņu var nedaudz pagarināt uz āru, bet nekādā gadījumā nevajadzētu pārspīlēt, un vienīgais tas ir īpašs kaut kāds make-ups. Bet katrā ziņā šis te Rebel Bouquet grims ir domāt vairāk tādam pavasarim, vasarai, kad modē ir pasteļtoņi. Tāpat arī šajā kolekcijā ir 2 lūpkrāsas no Color Sensational kolekcijas. Viena ir 185. tonis, kas ir ļoti skaists, tāds pastelīgi rozā tonis, kas šobrīd arī man uz lūpām. Un otra lūpu krāsa ir tāda vairāk uz persika tonu, lūk šāds te 418, kas arī ir kolekcijas tātad toņu klāstā. Nu, lūk, un tad, kad ir izveidot šī līnija, vienīgais, kas paliek, ir atliekt skropstas ar skropstu atliecēju un iekrāsot tās ar tušu. Un es izvēlos jauno Lush Sensational. Tā kā esi sensacionāla, esi svaiga ar jauno Rebel Bouquet kolekciju. Tiekamies nākamajā video. Atā!